Ļoti, ļoti reti, bet tomēr gadās reizes, kad mednis pilnībā zaudē piesardzību. Man pašam ar tādu ārkārtīgi nepiesardzīgu medni gadījās satikties netālu no Strenčiem. Šis mednis atstāja manā pirkstā patiešām neizdzēšamu rētu. Pirms mūsu tikšanās šis medņu gailis jau bija piekāvis ogotāju pulciņu, un jau no konkurenta, tas ir mani, uztvēra ierasti kareivīgi. Nemirkli nedomājot, tas iznir no eglīšu un kadiķu biežņas un mērķtiecīgi tuvojās, lai izrēķinātos arī ar mani un, protams, kameru. Šādu pārdrošību skaidro ar to, ka medņu gailis slimības vai vecuma dēļ zaudēja savu augsto stāvokli ar iestāvu un arī iespēju sagaidīt medņu vistas. Tad nu vecītis meklē kašķi, kur nu vien var. Tomēr arī es, jusdamies kā jau pietiekoši augsta amatpersona, nebiju ar mieru atkāpties bez cīņas. Tad nu sašutis bez gala, medņu gailis bija spiests tomēr atkāpties un ārstēt savu ievainoto pašapziņu priedulājā. Bet man nācās ārstēt saknāpto pirkstu.